Apple. LG. Vai tev patīk Apple? Vai man patīk Apple? Nu, grūti pateikt. Я люблю Apple. Я большой фан, спасибо. Tu neesi fanboys. Nē, esmu fanboys. Vai es esmu Apple fanboy? Kas ir fanboys? Man patīk Apple produkti, jā. Es esmu, jā, jo es Apple datorus lietoju kopš 2007. gada, jau 6. Man liekas, Apple ir amazingly kvalitatīva tehnika. Man ir MacBooks. Bet tikai lai radītu muzonu, jā. Darbam, jā, tas darba. Есть и телефон, и iPad, и компьютер, и 2 iPoda. Ko jūs nopirkāt? Šito lielu kasti, 27-nieks iMacs, somā viens iPads un 3 iBook. Kā jums patīk jaunais iMacs? ļoti patīk. Viņam ir tik daudz lielisku funkciju, kā vienam var nobildēt sevi un uztaisīt tādu neglītu zaļu visu. Vai jūs grasāties taisīt valsts apvērsumu? Nē, tas ir ikdienas nepieciešamība. Var nosaukt pilnīgi visas savas lietas, kas tev no Apple. Ak, Dievs. iPads, iPhones, iMacs, Mac Pro. Labi, paldies jums, slīdu tālāk. Es jūs pat varu iestumt. Es esmu akciju sabiedrības kapitāla valdes priekšsēdētājs. Lieliski. Vai visiem valdes priekšsēdētājiem dot tāds krāklis? Jā. Kas tev patīk un kas tev nepatīk? Es varbūt sākšu to, kas man nepatīk. Man nepatīk tas, ka... Kas Steve Jobs nomira? Tas bija bummer vienkārši. Jā, tas bija šausmīgi. Valde mums šobrīd ir tikai viena cilvēka sastāvā, valdes priekšsēdētājs. Tad katrs valdes priekšsēdētājs saņem šādu kreklu. Jums piestāv pie acīm, starp citu zilā krāsa, zils acis, zils krekls. Kas tev šobrīd ir rokā? Kas man ir rokā? Es pamanīju kaut ko. Tas, ko jūs cerējāt, kas man ir rokā. Es ļoti cerēju, tas bija... Man ir Android telefons, Samsung. Šis ir jaunais iPhones? Patiešām viņš ir lielāks. Kā tev patīk vispār Androids? Mans Androids? Jā, kādas tev sajūtas viņa sakarā? Kādas man sajūtas? Tu esi apmierināts pilnībā? Es esmu pilnībā apmierināts, jā. Manām vajadzībām viņš ir ļoti ok. Jā. Un, piemēram, internetu pornogrāfiju arī uz viņu labi var skatīties? 2000 funkcijas es dzirdēju. Jūs esam? Jā, jaunajam iPhone. Kas viņam ir? Viņam ir kamera? Iepriekšējiem nebija kameras, ne? Vai bija? Bija? Kurš tev ir iPhones? 4S, jā. 4S. 4S. Taisties upgradeot uz 5. Nu, vēl nav tas laiks pienācis, laikam. Man pēdējos gadus visu laiku iznāk pirkt savam dēlam, jo gadās, ka kaut kur aiziet, un es pats sev vēl neesmu paspējis nopirkt. Vai jūs pats grasties iegādāties 5. iPhone? Nē. Kāpēc tā? Vai jums nav jāvada ar piemēru? Nē, man ir 4S. Man ir LG. Man neliekas, ka jāiztērē tik ļoti liela nauda par to. Vai tu jau saņēmi savu iPhone 5? Jā, protams. Kā tu jūties? Es jūtos vienkārši fantastiski. Man ir uzreiz, es nezinu, es sevi paceltu galvu, jā, man ir pašpārliecinātība uzreiz palielinojas. Tu redzi, Tu staro pilnīgi. Es arī izskatos 100 reizes labāk šodien. Jā. Kas tev visvairāk patīk Apple produkcijā? Laikam dizains. Galvenais, ka no jauna iPhone var pazvanīt, sūtīt SMS. Vispār es lietas pārsvarā izvēlos pēc tā, kā viņas izskatās. Varbūt viņas pat nav tik funkcionāli, galvenais, lai labi izskatās. un tu paskaties uz viņu. Mums ir funkcionālais dizains Latvijā. Mums ir updates. Šitā ir Holgas fišēja kamera. Holga bija analogais fotoaparāts. Un mēs tā digitālajai pasaulē uzlikām bišķiņu tādu ekstra slāni ar dabu, ar īsto
īsto lēcu. Tētis zvana. Nu, Viņam ir kaut kas, kas patiesībā nav nevienam iPhone'am, un tā ir šī melodija. Nē, ir. Jauniem iPhone 5 arī ir šī melodija. Šeit mums ir izmantots saucamais putkartons, līme un skočs. Parastas lietas, kas katram džekam jābūt mājās. Jā, principā MacGyver stēlu. Tu vari izlikties tā kā uz ielas tev zvana, un tā tev Nokia, un tu tā, un tā tu izvelc savu. Tu izliecies, it kā tev ir treniņu tērps. Ja nu kāds vēlas nozagt tavu unikālo izgudrojumu, ko tu droši vien patentēs drīz pēc šī raidījuma, tu esi viņu maskējis zem āboliem Granny Smith, kuri maksā 20 centīm. Ābolu Granny Smith, Apple produkts. Kā tevi sauc? Gunārs Galniks. Un tu esi? Pirmās vietas fans? Jā. Mums ir fans. Cik jauki. Tāda īsti nepieciešamība pēc iPod arī nav. Ja kāds man uzdāvinātu, tas, protams, neatteiktos. Neuztraucies, es saprotu, ka esi slavnība, bet... Jā. Vēstulē ielikt iPodu un tajā brīdī, kad es neesmu Radio 101, atnest. Jā, zem durvīm tā iesludināta. Jā, un ar uzrakstu vārdu un uzvārdu. Tas tad citu. To var, jā. Es tev varu parakstīties uz krūts, ja tu gribi. Ok. Tad visiem Apple useriem es novēlu lietot savus iPhone'us, iPodus un pārējos aparātus, lietot laimīgi, ilgi un tam līdzīgi. Līdz nav viņš šis. Jā, tāpat kā Jobs.